Pārpainā korinte ir krūms, kas var izaugt no 2 līdz pat 8 un nereti arī vairāk metru augstumam. Korintei ir raksturīgi taisni, vertikāli augoši, pelēcīgi dzinumi, un pēc šī stāvā vertikālā dzinuma izvietojuma viņa viegli atpazīstam arī ziemas periodā, kad nav lapu. Bet vasarā ir raksturīgas tādas diezgan iepaļas ar tādiem maziem zobiņiem gar malu, zaļgan pelēcīgas lapas. Krūms zied maijā ar baltiem skaistiem ziediem ķekaros, un vasaras vidū nogatavojas melni augļi, ogas, kas ļoti garšo putniem un arī mazajiem zīdītājiem, un kuras tādā veidā tiek izplatītas arī diezgan lielos attālumos tālāk. Vārpainai korintei ļoti raksturīgi ir tas, ka viņa ļoti strauji izplatās ar sakņu atvasēm, un tādā veidā viņa iet uz priekšu un aizņem teritoriju. Vislabprātāk viņa ieviešas tādās gaišās, izsauļotās vietās. Tie visbiežāk ir priežu meži, kur viņas veido vislielākās audzes, un īpaši jau kāpu meži. Veidojot lielas audzes, ir arī liela lapu masa, kas nobirstot sāk sadalīties un var laika gaitā izmainīt veģetācijas sastāvu struktūru, kad pazūd tipiskās tādas, teiksim, priežu mežu, sauso priežu mežu sugas un ieviešās cits sugu sastāvs. Krūmu trimerē ieteicamāk būtu mēģināt viņu trimerēt biežāk kā 1 reizi gadā, vismaz 2 reizes. Krūmus nogriezt un tādus kompaktus pudurus var mēģināt apklāt ar vecu sienu vai tām pašām koku lapām sagrābtajām ar tādā pabiezā slānī, teiksim, vismaz kādus 30 centimetrus, lai tā blīvi noklāja, un, teiksim, pārlikt tam visam pāri vēl melno plēvi, lai netiek klāta gaisma, lai sākās apakšā kaut kāda kompostēšanās, pūšanas procesi, un tādā veidā puduri mēģināt smacēt nost. Mazākas atvasītes var mēģināt izraut. Tas ir diezgan grūti izdarāms, pēc varbūt labāk var mēģināt ar kādu lāpstu kaut ko atcirst, vai arī, ja ir iespēja, tad vienkārši lielākas krūmus raut ar traktoru tehniku ārā. Ja krūmus vai augus redzat dabā, esat ļoti aicināti ziņot par to invazīvo sugu pārvaldniekā invazivs.lv, un visi jūs noziņotie dati noderēs tālākai sugas izpētei, apzināšanai un ierobežošanas un izskaušanas pasākumu izstrādē.